telefons arī ir masmedijas, jo es varu vienlaicīgi nodot un saņemt informāciju ne tikai viens pret viens, kas ir tā klasiskā telefona funkcija, bet arī ar daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, jo es varu lietot internetu šeit, es arī varu zvanīt patiesībā daudziem cilvēkiem vienlaicīgi un saņemt īziņas un tā tālāk. Bet, lai jūs labāk saprastu nedaudz to kontekstu, es pastāstīšu nedaudz vēsturi par masmedijiem un ar ko mobilais telefons varbūt ir unikāls no visiem pārējiem. Kaut kad sen atpakaļ, kad radās civilizācija, cilvēku, tas vēl patiesībā bija pirms civilizācijas, cilvēku uz sienām zīmējums, tā viņi nodeva informāciju, bet nebija īpaši efektīvs veids, jo tajā alā, tur savējie tikai var iet, vispārējie nevar iet. Un kurēs ir izdomāja valodu, pieraksts, varēja atkal forši nodāt informāciju tālāk, bet joprojām tas nebija īpaši efektīvi, jo pārrakstītās grāmatas bija grūti, daudz arī nemaz neprata rakstīt un lasīt, un tas viss bija tā kā viens aborts liels loks, jo tehnoloģija nebija attīstīta. Tā tie tumšie laiki turpinājās līdz apmēram 16. gadsimtam, kad Gutenbergs, ir dzirdēts gan jau, ka Vācijā izdomāja tehnoloģiju, kā iespiest drukas lietas, grāmatas, avīzes, bulles dažādas un tā tālāk. Respektīvi atrada veidu efektīvu, kā informāciju pavairot un nodot saprotamā veidā cilvēkiem tālāk. Gutenbergs bija tāds baigais līderis, kaut kādus, 3-4 gadsimtus, nekas nelīdzinājās tam viņa ieguldījumam. Tikai attīstījās uz priekšu līdz 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā būtībā jau sākās tāds straujāks tehnoloģija attīstīšanas posms, kā, teiksim, cilvēki atrada veidu, kā ierakstīt skaņu, nodot, kas, starp citu, interesanti, kā jūs domājat, kā mūzika tika izplatīta pirms tam? Tagad mēs zinām, mūzika pārdod ierakstus, vai ne? MP3 no koncertu biļetēm un tādām lietām. Tad, kad nebija mūzika ierakstos, galvenais mūzikas peļņas avots bija notis. Cilvēki drukāja notis, pārdeva notis. Un mācījās spēlēt instrumentus paši. Vēl bija arī, protams, koncerti, bet arī tas bija tā mazāk, jo tie muziķi nebija tik pazīstami, tāpēc, ka zināja par notīm, par dziesmām, nevis par personībām, kas viņas izpilda. Lūk, atnāca ieraksts, atradās jauns veids, kā nodot informāciju tālāk, sekoja kino, sākumā tas bija mēmais kino, vēlāk jau viņam arī skaņa parādījās, radio, TV, tad bija kaut kāda pauzīte, kaut kur tur pa vidu tika izdomāta interneta tehnoloģija, kur kādu brīdi tā klusi tur kaut kādā universitātē glabājās, bet viņi plaši netika izmantot. Līdz 90. gados, var jau teikt pagājušā gadsimta 90. gados, bija tāds straujāks izrāviens, kad internets sāk lietot daudz cilvēku. Viņš jau arī kļuva par masu mēdīju, nevis vienkārši kaut kādu saziņas kanālu starp mazu cilvēku grupu. Reklāmā ir ļoti daudz veidu, kā izpausties. Tas ir gan aplikācijas fonā. Te, piemēram, ir Jusifort uztaisīja tādu kampaņu, kur viņi sarunāja, safilmēja smieklīgas frāzes. Interesantos tur balss tembros, un cilvēki varēja tā kā jokoties, pielikt pie mutes, kā imitēt, ka viņi to joku saka. Es zinu, ka ir arī tulkošanas servisi, kur ir ierunāts, tādas populāras frāzes, kā piemēram, kā nokļūt līdz vilciena stacijai, sveiki, cik ir pulkstenis, ko tu pats varbūt nevarētu izrunāt, bet tu uzspied un tam ārzemniekam pieliec pie mutes, un tas tā smieklīgi varbūt izskatās, bet ir cilvēki, kas to lieto. Un būtībā imitē to, ka tu sarunājies ar to ārvalstnieku tev nezināmā valodā. Šitā ir interesanta lieta. Arī, teiksim, mobīlē maksājumi ir viens tāds supertrends, par ko daudz runā. Un augmented reality, kas ir nevis virtuālā realitāte, bet tā kā uzlabotā realitāte. Ko tas nozīmē, ka tu caur telefonu kameru strādājot redzi vidi ar papildinātu informāciju, tā kā papildus tā kā layeriem. Vienkāršākā gadījumā tas izpaužās tā, ka ir varbūt karte, tu meklē kaut kādu konkrētu ēku vai vairākas priekšmetus, kur viņi atrodas. Nevis tā kā vienkārši skatoties
skatoties uz, nezinu, tradicionāls kāds viņa vienkārši elektroniski, bet reāli vidē skatoties, kur tas objekts atrodas. Arī, teiksim, šito pašu principu atkal viens tulkošanas servis ļoti interesanti ir izmantojis, teiksim, štatos, tur dienvidu galā, ja nemaldos, dienvidgals sanāk, tur, kur Meksika un Teksas, tur ir liela problēma, ka ir daudz tie imigranti, kur runā spāniski, nerunā angliski, un otrādi, bet tiem cilvēkiem savā starpā vajag saprasties. Viņi ir izstrādājuši aplikāciju, kas ar iPhone palīdzību ļauj uzraksts tulkot no spāņu uz angļu valodu un pretēji, respektīvi, kur iespējamā misija, es uzspiedinu, uzlieku savu telefonu, šeit rādās iespējamā misija, bet šeit man rādās mission possible.